Tie, kuri šodien lepojas ar to, ka viņi nemācies matemātiku un fiziku, ja? Un es tādus esmu redzējis, tādu ļoti daudz, viņi vienkārši nesaprot, ka viņu sekmes un viņu sasniegumi, ja viņi mācītos, būtu vēl labāki. Centralizēto eksāmenu matemātikā pavasarī nenokārtoja 8,7%, bet katrs 5. jeb 22% vidusskolēnu vērtējumā ieguva 10 līdz 19%. Vidējais skolēnu sniegums novērtēts ar 35%, un tas ir zemākais rezultāts starp visiem eksāmeniem. Šie rezultāti bija par gandrīz 4% zemāki nekā pirms gada, un tas skaidrojams arī ar to, ka 2,5 tūkstoši skolēnu šajā priekšmetā izvēlējās kārtot augstākā līmeņa eksāmenu, un tas ir vairāk kā iepriekš. Augstākā līmeņa eksāmenā vidējais sniegums bija krietni labāks, proti 60%. Lielais jautājums, sagaidot jauno mācību gadu, kā nokārtot matemātikas eksāmenu. Šitiem rezultātiem ir ļoti dziļas saknes. Ja? Sākot no tā, kāda pēc būtības, tīri administratīvi bija cik tur gadus atpakaļ, kas saka, matemātikas, fizikas eksāmeni nebija obligāti. Kopš tā brīža, kad viņi palika neobligāti, protams, interesē kaut kāda pamainījās pret zinātnēm katastrofāli. Ja? Īpaši man tas liekas, ka vispār izglītība, tāda vidēja izglītība bez fizikas un matemātikas, ja? Tā nav īsti izglītība. Ja? Tā nav izglītība, ar kura sagatavo bērnu nopietnai dzīvei. Tas mūsu valstī ienes, es domāju, daudz lielāku skādu nekā kaut kādas citas lietas. Un problēma ir tāda, ka tā kļūda, viņa nav labi, pat ekonomiskas kļūdas var mainīt tur 2, 3, 4 gadu laikā, tur 5 gadu laikā. Sabiedrības attieksme pret zināšanām, ja, teiksim, tik ātri mēs nevarēsim pamainīt. Tāda attieksme tomēr vienkārši dzīvi padarīt bērnam vieglāku un vienkāršāku, ja. Es uzskatu, ka tā arī ir kļūda. Tāpēc, ka tieši bērnībā, ja, no vidusskolas laikā bērns nesastāpās ar kaut kādām grūtībām, kuras viņam pašam jāparvar. Ja, un tā arī ir skola. Pārvarēt grūtības, ja, tāpat kā fizisks, arī psiholoģisks, arī uzdevums risināt, arī mācīties smagi. Ja, tā ir cilvēka sagatavošana dzīvē. Ja. Un ja cilvēki mums beidzot universitāti vai skolu, ja, dzīvei nav gatavi, ja, mums būs liela problēma. Mums būs ļoti liela problēma. Fizika, matemātika, tie ir dabas likumi. Ja. Ar to cilvēks vispār saprot sabiedrību, dabu, darbības principus un tā tālāk. Ja. Pārējie priekšmeti, protams, ir vajadzīgi zināšanām, ja? Bet šitie priekšmeti ir vajadzīgi domāšanai. Eksāmens ir tā lieta, dēļ kā es mācījos vispār. Ja? Un ja tu zini, ka tas eksāmens būs tāds, ja? Tad tu precīzi pa taisno uz turieni arī ej. Izņemot priekšmetus, kuri tev vajadzīgi un tev interesanti, ja? Tātad, lai noliktu eksāmenus, ja? Skolnieks mācās, lai noliktu eksāmenu. Ja? Cik tur nebūtu mums patīkami vai nepatīkami. Jo vairāk eksāmenu, jo labāk. Jo labākas ir zināšanas. Ja? Un es domāju, un to es sauktu par tehnisko jautājumu. Attālināta apmācība, neklātienes apmācība un tā tālāk. Tas arī ir. Nav, arī, es domāju, neviens nešaubās. Ja? Kā attālināta apmācība ir mazāk efektīva nekā klātienes apmācība. Ja? Tur nav jautājumu, tur pat jautājumus un eksperimentus nevajag taisīt. Ja? Bet tas nenozīmē, ka var arī iemācīties. No stimulācijas viss ir atkarīgs. Cik stimulēts ir skolnieks mācīties, cik priekš viņam tas ir svarīgi, bet, protams, administratīva funkcija nav atlikta. Ja? Atnākt šeit, apsēsties šeit un klausīties, nevis spēlēt spēlītes un atlikt telefonu, tas daudz ko nozīmē, ko mēs nerunātu.